Anita, kas aug jūsu siltumnīcā? Nu, šī ir viena no mūsu siltumnīcām, un te jau var redzēt, ka vēl ir kastītes ar stādiem, kuri nav vēl izstādīti, un varbūt, ka visiem pat vietas nepietiks. Un te tā teikt, ir tā bēbīša siltumnīca, ka te tie stādiņi arī kastes ir jau no paša pavasara ar stādiņiem, jo te ir siltāks. Un tad no šejienes viņi ceļo uz citām siltumnīcām, bet nu redziet, kas te vēl ir palicis. Te vēl ir paprika, tomāti un gurķi vēl gaida, jo tur ir vietu aizņēmuši arbūzu stādi, kuri vēl baidās savus deguntiņus bāzt ārā uz lauka. Un tad, kad viņi aizies uz lauka dzīvoties, tad tur tālāk tiks stādīti arī vēl gurķi. Nu tā kā šeit dzīvojas agrie tomāti. Lai gan šogad man ir viss sajucis. Pirmo reizi dzīvē man tā gadījās, ka nodzisa visi tie uzrakstiņi uz zīmītēm, kas bija skaisti salikti pa šķirnītēm, jo parasti ir tā, ka šajā siltumnīcā abās maliņās tiek stādīti agrie zemie tomātiņi. Un tas bija arī tas brīdis, kad sākās izstādīšanas darbi, un es meklēju, kur ir tas uzrakstīņš ziemeļu dzeltenie un Sirius. Viņu vienkārši nav. Jo visas zīmītes, visas ir baltas, uzrakstu nevienu. Tā kā gadījās ļoti nekvalitatīvs rakstāmais. Un tagad man ir tā, ka apmēram pēc lapām tam vajadzēja būt dzeltenam. Tas ir tajā pusē, es ļoti ceru, ka nebūšu kļūdījusies. Un tur vajadzēja būt Siriusām. Jo atkal domāju pēc loģikas, viņi bija garāk izstiepušies, izraušies, tā tad agrie varētu būt. Bet vai būs? Nezinu. Pastāstiet par tām šķirnēm, kas jums ir tās iecienītās un pārbaudītās, ko obligāti jāiestāda? Obligāti ir jāiestāda lielie tomāti, kas ir sarkanā lauva, dzeltenā lauva, oranžā lauva, un tad mums topā iet saules dāvana, vai ne? Oranžais tomāts ļoti, ļoti gards, un aveņu tomāti. Tie ir noteikti. Un tad ir arī mazie tie ķirsīši, tādi tomātiņi. Tā kā, tie ir topā, un ļoti garšo tie lielie, tad ir vēl tāds nosaukums mildiņa. Oficiālais nosaukums laikam bija milda, bet mums jau tā viss iet tā mildiņa. Viņi ir tādi smuciņas, tādi nedaudz tādi ovālāki un ļoti gardi. Un vai šitā pavasarī var pateikt, vai būs labs tomātu gads, vai vēl nē, vai viss? Nē. Nekas nav paredzēts vēl? Nē. Kā te būs ar tām temperatūrām, kā viņi aputeksnēsies un pagājuši gadu nebija tik liela raža. Protams, mums pašiem pietika, jo mēs neko netirgojam. Mēs tikai paši ģimenei, saviem jauniešiem un kādiem draugiem. Jā. Jā, salīdzinot ar to, ka, teiksim, cik mums te siltumnīcās, mums vajadzēja būt lielākai ražai. Bet, protams, pietika, bet tas ieguldītais darbs jau tā kā nemainās, Tu tāpatās strādā un dari visu, bet, kā tas rezultāts, kāds izdodās, tā. Te ir gurķīšas, es atradu Mārupas sēklās tādu labu šķirnīti Spino un Ekol, hibrīdiņi gan, bet ļoti labi, ka var tuvāk stādīt, jo viņi ražu dod uz galvenā dzinuma pārsvarā. Viņi netaistos tā, kā agrāk bija tie mūža meži. Kā tu pa biezu sastādi, tāpēc tam ir tā, kad siltumnīcā te cauri nevar tikt. Bet es atradu tāds, viņi arī
bagātīgi tomēr ražo, un tad man ir tādas šķirnītes, jā. Bet es skatos, jums tā metode savā, tādu zālīti tādu. Jā, nu te saimnieks, lai stāsta, kā viņš to dara. Ja nav jāravē. Viņš rūpējas par sievu. Tā ir zāle, kas tiek nopļauta laukā. Jā. Nu, redz, viss, ko pļauj, to saliek te. Un nekāda problēma no tā nerodās, tur kaut kas? Nē, Nē, mums nerodās, es nezinu. Rudenī viņus izvāc. nav tik bieži jālaists arī. Jā. Tas ne pirmo gadu. Tas nav pirmo gadu, tas jau mums tā ir jau iegājies. Jā, viņš rūpējas par sievu, jo sievai mugura arī netura, jā, un ir mugura, starp citu, ir saudzējošā režīmā vispār. Un tad, jā, praktiski man nevienu reizi nav jāravē. Nevienu reizi kā iestādīts, tā arī tūliņās jau cenšās lēnām šo zāli sapļaut un salikt. Nu tā, ja nu īpaši tur kāda nezāle ir kaut kur pa vidu izstiepusies, tad to izrauj, bet siltumnīcas es neravēju. Nemaz. Paprika arī būs. Paprika arī būs, jā. Vēl nav paspēts izstādīt, bet būs. Šie podiņi ir ar saņemti dāvanā. Nu, tie vēl te dzīvojas iekšā, jo arī, saudzējot viņus vēl no vēja, jā. Tā kā vēl neiet ārā. Nu, un redziet, tur patreiz tajos baltajos spaiņos ir eņģeļtaures. Ārā mums pie tās mājiņas, pie Jēča, ir parastās šķirnītes, kas nav pildītas, balta un dzeltena. Ne, rozā un dzeltena. Ļoti, ļoti smaržīgas. Vakaros pēc 6, kas sāk smaržot, tad, kad sākas ziedēšanas laiks. Ja. Bet šeit es kritu kārdinājumā, un caur internetu pasūtīju rudenī spraudenīšus, pildītiem ziediņiem. Tur ir visādi rozā un sarkani, un tagad man ir tā, vai nu šogad ziedēs, vai neziedēs, jo cik es saprotu, kad šīs te īpašās šķirnītes, viņas ir arī nedaudz tādas kaprīzākas, un nav tik vienkārši ar viņām. Tad tagad man tas būs tāds, vai izdosies kaut vai rudenī uzziedināt, vai neizdosies, vai nākamgad ziedēt. Ziemu, kur liksiet? Nu, tur mums ir atkal problēma, mums ir atkal jāstiep šie te spaiņi, un tur, kur bija tie lielie podi, ja, iekšā tur, pie Jēča, tur ir viena telpa, kura ir nedaudz vēsāka ziemā, un tur pārziemo. Eņģeļtaurēm ir sava istaba. Eņģeļtaurēm ir sava vietiņa, jā, kur viņas tad pārziemo, jo arī pelargonijas viss pārziemo iekšā, neko darīt, tā tas ir, ja tu gribi vasarā, ka skaisti atkal zied puķes, tad, tā tad ir viena daļa, kurām vajag pa ziemu arī atpūsties. Viņiem nav drusciņ paticis. Te ir arī vairākas šķirnītes, vajadzēja būt viņiem labākiem stātiņiem, bet, kā ir, tā ir. Jā. Vēl ir laiks viņiem. Vēl ir laiks, jā. Es domāju, ka līdz kādam pusjūnijam viņi droši vien, ka vēl te dzīvosies. Mums šeit pa virsu tika klāt arī plēvi, te praktiski bija kastītas viss līdz viņam galam. Stādi, kad pilnīgi visi, kas šeit bija. Tā kā, te ir tādi izrāvušies pirmrindnieki. Jā, bet tā kā te jums ir ārbūs, bet cik ilgi jūs tos ārbūzus, jau tā kā audzēt? Nē, tas jau mums tāds katru gadu tāda eksperimentēšana, tā gribās it kā, un tad šogad pirmo gadu stādīsim ārā uz plēves. Te bija pagājuši gadu bija siltumnīcā, tur aiz mājas lielajā siltumnīcā, tad atkal bija vienu gadu atkal spaiņoši stādījām, jo tur kurmi un ūdeņš žurkas papakši izkustina un visādi gāja. Pagājuši gadu iemetās miltras, labi, pagājuši gadu visur bija miltras, jā, un bija grūti. Mums tā,
tādi bumbuļi tādi jau ir izauguši, tā paši jau varam noprovēt kaut kādus savus, jā, bet, nu, nav jau tā īsti tā, kā vajadzētu. Nu, neprotam, nemākam, un, bet, nu, tas tā vienkārši tā. Jo gribās kaut ko tādu, nu, es pat teiktu, eksotiskāku varbūt, vai... Jo man liekas arbūs, nu, lai gan tagad jau daudz, kas ir iepraktizējušies un audzina. Tepat, man liekas, Lādzezera pusītē ir saimniecība, ja, kas ir iemācījušies un prot to darīt un lielus arbūzus izaudzēt, bet, nu, mēs tā eksperimenta sākumā esam tikai un tā, bet, nu, kaut ko cenšamies darīt. Man liekas, ka šī bija pati pirmā siltumnīca, ko mēs uzslējām. Tad mums bija mazais biznesiņš, naturālā saimniecība. Un tad bija pa projektu nauda un varēja iegādāties, projektiņā bija siltumnīcas un dārzs frēzīta. Un, jā, tad šī bija pirmā. Es pat neatceros, tas jau ir cik gadi, Gunti? 15, vairāk? Kādu vairāk? Vairāk kā 20 gadi jau tā plēja turās. Jā. Bija ziema, vasara. Prasās šur tur pielabot, bet, nu, jā. Nu, tā kā, jā, te arī mums dzīvojas tomātiņi. Mēs zemi nemainam. Pavasaros tiek iestrādāta perlka. Un viss. Un tālāk seko nātru, nezāļu, virca, ko saimnieks gatavo, un lej. Un kūtsmēsla apakšā ir nedaudz. Tad jau jāprasa recepte tai vircē. Saimnieks izstāstīs, tev tur tagad man liekas, ka mucā rūkst kaut kas. To jau Facebookā var atrast kaut kas. Jā, savā laikā viss no turienes var ir informācija. Tā kā, bet jūs savu to recepti esat Facebookā neesat tak ielicis? Bet tur jau it kā nekas tāds. Tur jau nekas, nātris. Visādi zāles jau var nātris, strutenis. Pienenis arī, visu kaut ko. Liek, lai, Saliek, un te viņi izrūkst. Salej ūdeni, jā. Ūdeni klauni. Un ar to laist? Tad to šķaida. To pēc tam šķaida. Jāatšķaida, nevar tā tīri. Jā. Stiprs tas. Jā. Tad tā vārds būs nekants. Bet parasti kaut kā 2 litri uz, 10 litri ūdeni un 2 litri. Kopā 10 litri, lai iznāk. Sašķaida un tādu aplej. Kāds, vienreiz obligāti un 2 reizes kaut kur tā. Tad šeit arī. Te arī ir vairākas tās šķirnītes. Tad citas ir lielākas, citas ir mazākas, jā. Te jau man saimnieks šņorītis arī jau salika. Man atlika tikai sasiet. Un te dzīvojas kaut kur ap 100 stādiem. Bet, vai to var apēst paši? Tas ir saaudzēts. Tomāti želejā, tomāti savā sulā, tomāti marinādītē, tad ir tomātu suliņa, tad ir lečo. Un svaigā veidā ļoti daudz, un tāpat pāriem pašiem, kas vēl te jaunatne ņem, un kaut kā galā tiekat. Kaut kā tādas, jā, es nezinu, iestrādnes ar vai, es nezinu, vienkārši nevar arī nomest mieru, es nezinu. Nekā? Tāda slimība laikam. Neārstējama kaita, kad vienkārši patīk un gribās, un prieks tad ir, kad viss ražo, un prieks ir, ka kādam var arī iedot. Kādu pacienāt. Bet galvenais jau tas ir, kad ģimenē mēs vispār cenšamies izaudzināt ļoti daudz. Lai veikalā paliek tikai tas, kas nav mums, ko veikalā iegādājas. Jā, tā kā bez ķīmijas, jo ķīmiju mēs pērkam tikai puķēm ziedošajām. Jā, tur kristalons, zaļais kristalons, zeltenais, jā.
Bet tomātiem, dārziņiem Nē, tomātiem, pārējiem dārziņiem. Jā, siltumnīcas ir pavasarī vienīgais ar perliku apstrādātas. Ja? Šitos te mēs lietojam puķēm. Kristalons un tāds kristalons. Kristaloniem viņi atšķirās, runā, ka atšķirās tikai pēc krāsas, ka tas ir vienīgais. Sastāvs ir kā jums? Zaļam kristalonam ir vairāk tā kā, lai tad puķis stādiņš, viņš tā kā saņemās lapas vairāk, ja? Lai tas spēks ir stādiņam. Nu, un tad, kad jau sāk dzīt ziedpumpuriņus ārā, tad es celteno. Bet puķis nevajag bez dīvības. Es neziedēs, nekas tur prātīgs nesapās. Puķiem vajag. Jā. Nu redz, nu tā, te mums ir tāda, nu, te ir, es nezinu, te ir ģimene. Te ir ziemas sīpoli, kuri tiks pusjūlijā novākti. Un arī ķiploki pusjūlijā tiks novākti. Un uz to laiku būs izaudzēti jauni gurķu stādiņi, un rudens ražai tiks stādīti gurķi pēc tam. Te redz, vēl begonijas arī vēl sildās, vēl baidās ārā iet. Un tad šeit mums ir zemenes. Šeit ir zemenes, kur saimnieks sataisīja plauktiņus. Nu, tās ir tās tie frigo stādi, kuri tagad dikti ir modē. Pagājuši gadu 1. gadu izmēģinājām, iepatikās, kad ir tādi lieli ķekari un lielas ogas. Nu, kā būs šogad, es nezinu, jo vispār paši frigo stādi nebija šogad labi. Ar ko viņi ir iecienīti? Kas tur ir īpaši tagad? Nu, it kā ir tā, ka, ja tu stādiņu, pirmā gadā tur viņš ir ar tāds mazs un nav tā raža tāda tik ļoti. Nu, it kā tas frigo stāds, viņš jau tur ir tur zināmās temperatūrās jau izturēts, un viņš dod tā kā lielāku ražu. Nu tā. Tas ir pagājušajā, kas bija Jā, sastādījām podos, jo ar mums te tās ūdeņš žurkas mēģina ciemos nākt, un tad mēs cenšamies kaut kā. Te viens paliek jau rozīgs. Jā, nu šeit jau siltumnīcā te ir arī tās te nokarenās, kas sāk jau šeit sārtoties. Te var redzēt jau. Te mums ir zemenītes ziedi jau pilnā sparā. Agrās, vidējās un vēlās. Lai gan es nezinu, ko vēlās tur sadomājuši jau ir ziedēt, jau tur viens otrs jau ziediņš nāk ārā. Jā, nu šeit arī mums ir tomātiņi. Šeit vajadzēja būt oranžiem un dzelteniem. Bet kā būs tagad, es nezinu. Jā, tātad. Jā, dillītes un redīsiņi arī dzīvojās. Un tur tajā rindā, tur ir tie šerī tomāti saucamie, tur jau redz izcēlšies viņi, cits augums ir, cita uzbūve, jā. Tā kā, tā mēs saimniekojam un priecājamies par katru ziediņu. Pagājušajā gadā arī mums tajā aiz siltumnīcām tur bija arī zīriņi sasēti un pupas. Mums tur nekas nesanāca, žurkas visus izaloja un izēda. Un tagad aizstaigāsim. Atkal saimnieks izstāstīs, ko viņš tur izdarīja. Tām žurkām. Samām lauraps, pulveri un sabēri. Renītē, jā. Renīcē sā. Laura lapas renītē. Jā. Un zirnis pēc tam pa visu. Nu, mēs vienkārši... Tas sanāk tā, kad iztaisat vādziņu, jā? Jā, iztaisa vādziņu, tad pirms iepurināja to laurlapu pulveri un sasēja zīriņus. Alas nebija, nevienas. Te ir, teiksim, retā, kur sadītas, te es sapratu, ka te vienkārši ir tā sēklas materiāls nav bijis tik kvalitatīvs, jā. Nu, tagad arī vējš te atkal te pārveido par savām, neļauj mierīgi zirņiem augt, jā, bet alu nav.
Nu, es nezinu, tagad tur aiz mājas ir vēl viens siltumnīca, kur es gurķis stādīju, lai gan tur arī bija agri pavasarī. Nu tad, kad martā jau tikko nokusa un tad jau nadziņi sāka niedzēt, pēc dārza darbiem vēl bija ārā augsts. Es, protams, mēs sastrādājam, Guntis safrēzēja vienu siltumnīciņu. Mēs aiziesim vēlāk pie viņu tur paskatīties. Es iesēju vienā dobītē skaisti zirņus, lai agrai ražai būtu, un sīpols redīsus, tie jau ir noēsti. Sīpoli nāk augšā, redīsi nāk augšā, zirņi nē. Nu, sāku meklēt zirņus, tur tikai smiziņas palikušas. Izrādās, alas ir pārpakš un žurka ir atradusi zirņus un priecājas. Ko labi paēdu. Nu, un tad tur arī es sapurināju tagad zem stādiem. Nu, redzēs, kas būs. Tātad, ja kaut kas nelāks tagad notiks drīzumā, man vēl ir rezerve, vēl ir gurķu stádi, ko pārstādīt, ja kas. Bet vakardien mēs skatījāmies, vēl bija viss kārtībā. Es nezinu, vai tas tiešām iedarbojas, vai tā ir tagad tā, sakritība, ja? Bet pagājuši gadu tiešām viss šitais gabals bija, ar alām izalots. Annes, jums tās žurkas tas gliemešs neapēd? Es nezinu. Būtu viņas gliemešs vispār ātras. Jā, tad būtu kāds labums, jā. Te būs rudens savenes, bet, vēl ir jāpaspēj ir celiņiem iziet cauri ar kapli. Jo, nezālēm netraucē nekas. Te mums dzīvojās vīnodziņas. Pagājuši gadu mums te arī traki gāja, dēļ laikapstākļiem bija miltrasa iekšā, tagad nezinu, kā šogad būs. Un abās maliņās mums ir vēlā šķirne zemenītēm. Tad pašā rudens pusītē. Ķekari aizmetušies. Jā, ceram uz rāžu, bet baidamies no miltrasas. Ļoti baidamies, bet tāpēc ir arī tur tagad lūgas ir sataisītas vaļā, neraugoties uz lielo vēju, lai vairāk ir gaisa cirkulācija. Ar āra vīnogām es nezinu, kas būs. Tur mums diezgan pašķidri izskatās patreiz. Kaut kas ir apsalis vai kā, bet skatīsimies. Izstāst, kā tu apgriezi. Kā? Stāsti, ņēmi šķērs un kārtīgi rudenī apgriezi. Kad es teicu, ārprāts, tur nekas nebūs vairs, kāpēc tu tik daudz apgriezi? Cik zaiši, vienalga. Cik tad apgriezāt tad? Tur jau redz vecos kātiņus, kur ir vecie. Tur dušīgi apšņikāja visu. Bet arī mēs neesam ļoti zinoši šajā jomā. Mēs tikai mācamies. Mēs darām, mācamies YouTube vai Facebook, tur dombiedru grupas. Un, citreiz sanāk, citreiz nesanāk. Tā. Tas tā savam priekam, jā. Ķekari jau ir. Droši vien jau, ka profesionāls būtu tūliņ pateicis, tas ķekars jāgriež ārā un tas jāgriež ārā un tas jāgriež ārā vēl ir, jā. Es to nevaru. Man atkal ir žēla. Jā, te arī ir, kas pa skaistulīšiem ķekariem. Šī ir agrā šķirnīte, tāpēc arī te tā izrausies. Te ir mazāki ķekariņi. Jā, te iet ārā. Tas jau pats atnāca nost. Ļoti labi. Tā. Tā kā tā mēs dzīvojamies šeit. Te arī ir, redz, saimnieks ir laistīšanas sistēma jau šļauka, un tur ir lielā ūdens muca, kur ūdentiņš no dīķa nāk. Reku, te jau redz, kur ir vecie līdz šeini. Te ir jaunie dzinumi, kur ir tie ķekari klāts. Tas te ir reku vecais līdz šeini. Čeku tik. Te ir vecais tikai, jā. Te ir sālais ķirsts, varbūt, ka šogad būs izskatās kādu ogu arī. Aizmetušies ir daudz, bet vai viss tie izaugs? Tas ir saldējs?
tas ir saldais, un mēs tik tagad domājam, nu kas būs, jo viņam nav, mums bija vēl otrs, ja, nu tā kā it kā saldam ķirsim to bučotāju vajag, ja, bet tas nonīka, kaut kas notika arī. Nu, tad cik daudz tev vēl it kā? Un te nezinu, vai viņš būs aputeksnējis, vai aizmetušies ir daudz, bet atkal tam, lai nenobirst. Tad tas ir putnu baidītājs no interneta veikala, ja, kas izdod dažādas trokšņus. It kā man liekas, ka vairāk viņš tā kā dzīvniekiem domāts ir kaut kādiem, nu, tur, mešcūkām un tādiem. Bet jūs cerat, ka putns atbaidīs? Nezinu, ko viņš baida, viņš jau baigi putni lidinājās tāpat. Bet darbojās uz saules baterijām, tad Jā. jau var uzlikt katram gadījumam. Jā, nu, ceļi arī vīnogs. Trīs stādi. Zemens ceļi pagrās. Kur ir sarkani jau arī kāds. Agrās zemens vēl gatavs. Laikam, ja siltumnīca audzē, tad jau... Nu jā, nu, ar te bija kurmi ir satājusi šāls un ar tās žurkas. Staigā te izcilā. Arī ķekari vīnogam.